Tā, nu ko, labs rīts pensionā. Bledes pilsētiņā, ja, pie Bledes ezera esam ieradušies jau brokastīs, lai parādīšu, kā izstās brokastis, ja. Lūk, šādi izstās telpa. Man ļoti patīk, te mēs sēdēsim. Tā, dodamies parādīšu, kas ir brokastīs. Brokastīs, protams, ir šampānietis kā normālā viesnīcā, augļi, tomāti, sieri, olīves pat ir ar sēnītēm, tā sulas, tēja, kafija. Jā, tēja, kafija, tas ļoti svarīgi. Tātad te mums ir omlete, desiņas, jā, viss kā nākas. Sausās brokastis. Jogurti, jā, un saldās bulciņas. Šeit es arī domāju, es uzkavēšos šeit, jā. Un zaptes visādas. Nu tā. Ļoti tāda mīlīgi, mājīgi izstās. Tā kā pie Olmes tādā telpā. Jā, riktīgi tāda smuka vietiņa. Ar tie aizkariņi pie logiem, tāda smuki uztaisīts. Principā viss pensions ir šitādā lūk stilā uztaisīts. Mums šodien šādas brokastis vecākiem. Bebis ēd bieziņu, mēs ēdam oliņu, desiņu, kafija, auglīši, dārznīši. Mammai ar kapučīno sagribējās atkal. Ļoti tāda mājīga tā atmosfēra šeit ir. Viss tāds pieklusne, pat negribas skaļi runāt. Tā klusumā viss ēd. Tāda maiga, mierīga mūzika skan. Un viss tie griezti zemi diezgan. Un viss tas interjers ir tāds mājīgs, tiešām tā kā pie Olmes. Viss tādas tās lampas, jā. Viss tā ļoti feini. Šodien mums bija ieplānots doties uz Vintgāru kanjonu, bet tā kā laikapstākļi ir tādi, kādi viņi ir šodien, arī prognoze bija, ka visu dienu līs un arī līst šobrīd. Parasti tādos laikapstākļos tas kanjons ir arī slēgts. Jā, apmeklētājiem mēs gan neesam skatījušies, bet mēs vienkārši atmetam to ideju. Jā, jo arī tagad pie brokastīs tur runāja cilvēki, jā, ka iespējams, ka pat būs slēgts šodien tas kanjons. Bet neko, mēs, lietas līst, neko neizdarīs, to, ko varēs, to mēs apskatīsim šodien. Šodien ir diena atpūtai. Diena atpūtai, jā, atpūtai pirms doties māju ceļā. Un mūsu atpūta jau visiem ir zināma lieta. Kā mēs atpūšamies? Mēs šodien atpūtīsimies. Tāpēc mēs esam tikko brokastis pēduši, lūk, ar šādu te skatu uz kalnu. Skaisti. Un taisamies un dodamies ceļā vienkārši. Dodamies atpūsties. Dodamies vienkārši atpūsties, jā. Pirms rītdien ceļa uz mājām. Vai ne? Tie ir apelsīni. Nezinu. Vai klementīna vai apelsīna, nevar saprast, jā. Tādu forši aug. Vai ne? Principā es varu pa nakti kaut kā ielikt viņu mašīnā iekšā. Neielīdīs. Neielīdīs? Es domāju, ka kaut kā ieliksim mēs daļu. Jā, lūk, šādi arī izskatās mūsu namiņš no ārpus, līdz parādīšu, jo vakar tumsā neko nevarēja redzēt. Te mums ir ieeja, mums ir pirmais stāvs un uzreiz pa kreisi, mums ir lūk, šāds apzuļumots balkoniņš, lūk, redzam, jā. Šis ir mūsu balkoniņš. Un lūk, ieeja. 4 zvaigžņu pensions. Hello! Mēs atpūšamies! Mēs atpūšamies. Jā, atbraucām līdz Bledes ezeram uz vienu no skatu vietām. Pie Zaka izklaides centra kaut kādu nolikām automašīnu, maksas stāvvietā.
cik mēs sapratām pēc tās informācijas autostāvvietā, 6 eiro stundā. Nu, vai arī varbūt tās sākotnējā maksa ir 6 eiro, un pēc tam, nu, mēs redzēsim, cik mēs samaksāsim, jo ir rakstīts started hour. Kaut kā interesanti bija uzrakstīts. Tā nesaprotam īsti, vai no 6 eiro stundā, vai arī pirmā stunda, vai sākums 6. Nu labi, to mēs pēc tam redzēsim. Bet šobrīd mēs baudām lietaino laiciņu pie Bledas ezera. Lūk, skats uz salu, uz kalniem, gulbīši. Interesanti pat laiviņas kursē šobrīd rekordlietas laikā. Un vispār Bledas ezers atrodas 480 metru virs jūras līmeņa. Riktīgi, tā kā vidusjūrā ūdens tik dzidrs. Man no sākuma likās, ka te kaut kāda mājiņa vai kas ir. Bet nē, izrādās tas zvejnieki. Viņi tādi fanāti ir uz zivīm. Tas ir ārprāts. Paskatieties, ko viņi te ir izveidojuši. Liela tāda lietussargi, visi mākšķeres viņiem tur stāv. Paši sēž gaida. Jā, visa iedzīve sēž gaida lielo lomu. Nu jā, makšķernieks ir fanāts, tur nav nekādu jautājumu vairs. Tāds sports notiek. Augstāk. Viņam ir reķinī plakne, kas ūdenī tā kā plēsnes reāli. Tā darbojās. Nē. Viņš tādu karpu izcēla ārā īstenībā. Un tur es nezinu, kilogriem 10 izskatās vismaz. Ārprāts. Tas jau apskats objekts. Bet ej, tu nos, pasties, viņš roku mutē vienkārši ieliek. Ej, tu no. Mozulīts. Galvas, lai nepalaižu tagad. Ej, tu nost, kāda zivs. Tas ir ārprāts. Šitāds milzenis. Jā, iespēdīga zivtiņa. Davai. Viss aizgāja zivs. Jā. Viņš viņu tikai dēļ palaidīs? Jā. Nu viņi jau... Nedrīkst, domā? Es domāju, viņi vienkārši izpriecēja zvejo. Tātad esam izstaigājuši, kā jau redzējāt, lietaino laiku pie Bledas ezera. Pastaigājāmies mēs apmēram 1,5 stundu. Un stāvvieta mums izmaksāja 12 eiro. Tā kā mēs jau domājām. 1 stunda 6 eiro. Esam uzkāpuši Bledas pilī. Atstājuši tepat autostāvvietā mašīnu. Autostāvvieta maksā tikai 3 eiro stundā. Ejam. Tur var iet uz pašu pili tūlīt augšā, bet es gribu uzreiz apstīties šeit skatu uz leju. Un tad mēs iesim iekšā. Lūk, kas pa skatiņu, jā. Tātad redzam tur tālumā Bledas pilsēta. Jā, tieši tur ir Bledas pilsēta. Un kalns redz no kalna lejā dodās Rodelis. Tās pa to cauruļu tipa. Rodelīt negrīz jau tur nobraukt rekur. Labos laikapstākļos, kā redzam, te var arī iemalkot kafiju, paēst noteikti. Kā ir? Vispār nav skata? Nav skata. Un tātad pils apskate vienai personai izmaksā 18 eiro.
Viss, tad beidzot mēs varam doties arī pašā pilī. Teritorijā ir arī suvenīru veikaliņš. Tur ir vēl viens suvenīru veikaliņš, un tepatās ir arī kafejnīca. Visi gatavojas Helovienam. Nē, tur svecītes varēs ielikt iekšā. Noteikti tumsā ļoti smuki izstīsies. Iekšā kaut kāds restorāns vai kaut kas tāds, tā izskatās. Apskatīsimies, cik kas te maksā. Oi, kā tur smaržo pēc ēdiena. Tātad zupas 7,90, salāts 7. Nē, šeit tev nespīd pārēst. Viss tas salāti 19 eiro šeit maksā. Nu, es domāju, tā kā nē. Pacietīsimies kaut kur citur, kaut ko izdomāsim. Bet skātiņš vienkārši. Fantastiko. Redzam tālumā to salu. Ko pūš, lai nesarūsē? Pūš, lai viņš nesarūsē mikrofonā. Tātad sieva saka, ka ir nolikti pūtēji, speciāli pūtēji, lai šīs bruņas nesarūsē. Noteikti. Nu jā, Jūs nesaprotat neko. tieši tā. Lūk, izstāde ar 2 pūtējiem. Iesim apskatīsimies, kas mums te vispār ir. Šo te neaiztikt. Tā, dodamies tālāk. Redzam lielu tādu reliefaina karte. Podziņkrāsnes, rīktīgi silta. Tā, ka var, ja ārā ir augsts un ieiet reāli pasaldīties. Bet šobrīd neprasās, jo ārā palielam ir silti. Kas saka, lietu slīst, bet ir silti. Principā tāds 3 telpas, 3 muzeja telpas un viss, un tad mēs dodamies augšā. Es ceru, ka tur var uziet. Tā šeit ir jāpieliecās tiem cilvēkiem, kuri ir garāki. Un ejam augšā. Un, kā redzam, 2. stāvā ir foto izstāde. Skaisti vācis, cik viņš smuki ziemā te viss izskatās. Var iedomāties. Skaties. Wow. Žāvētāji, sildītāji, redzam, ir kaut kāda ķibele bijusi. Bet izstāde turpinās arī 1. stāvā. Wow, vēl zvērs. Alnis vai briedis, nu sazini. Pēc ragiem alnis. Senais alnis. Arī silta. Tiešām silta. Izstāsta reāli kā īsti. Jā, izstāsta kā īsti reāli. Nu ko, tad palielam te viss ir izteigāts. Skati uz pilsētu var apskatīti no pils mūriem. Tornīca, jā, tornī mēs neesam. Jā, ejam tur. Uz mūri vēl aiziesim, apskatīsimies. Šo daļu mēs izteigājam, tur vēl var uzkāpt, jā. Tātad jābūt baigi uzmanīgi, jo ir slidens. Ārā periodiski līst lietus. Mēs pamazām dodamies augšā. Ko tad esam uzkāpuši pašā tornī? Tornī nekāda panorāmas tāda skata, skats ir, bet nav tā, ka tev viss vaļā ir. Ir šī tāda logi. Tur ir sietas, lai putni nevar ielidot, un te mums ir stikls. Optiska ilūzija.
pils apskats beigās vēl arī ieskatīsimies vīna pagrabā. Diez vīnogas vispār te ir, te vīnogulājas aug. Nezinu, vai vīnogas te ir. Jā, tad lūk vīnogulājas. Kā vīna pagrabs, redzam, vīns 20, 15 eiro, 13 eiro, 30. Viena glāze, 2,50. Pagaršošana. Nezinu, cik tas ir daudz. Hello? Hello. Hello. Pats meistars arī. One white, one red maybe. One white, one red. Any sweet or all dry? Sweet or dry? White dry, red sweet. Jā. No? Opposite. Okay, then opposite. So white sweet. Okay. Very light, smooth. Samaksāsim, ja? Pēc tam nav obligāti jāmaksā uzreiz. Kā nav jāmaksā? Ir jāmaksā AOP. Okay. Kā baltvīni tad garšo, jā? Es pie stūras esmu, man tūlīt jābrauc. Nu labi, tu taču neizdars pudeli. Bebi tik nopietni skatās uz maniem. Tad sarkanais ir sausais mums. Baltvīns ir saldais. Riktīgi salds. Riktīgi salds? Sausais, es teikšu, ir ļoti labs. Nav tāds baigi, Riktīgi salds. nav ne skāps, ne baigi čokuru. Jūtās, ka sausais, bet nav tik traki. Apmainamies. Mainamies. Oi, kā šis patīkams mežā. Vai ne? Jā, uzreiz jūtās. Tas labs, jā. Šis tāds, jā, tāds augļu. Šis gan muti vēl kopā. Nu, nav tik traki. Bišķīt velk, bet nav baigi traki. Bet garšīgs. Bet viņš ir viegli salds. Viņš nav baigi salds. Tas ir baigi saldais. Nu, priekš manīm vīns. Priekš manīm ir pa saldu vīns. Viņš ir tāds viņš ir viegls. Baltvīns viegls. Un sarkanvīns arī viņš prasīja stipru vai vieglu. Mēs teicām vieglu. jā. Jā, un baltvīns arī ļoti tāds viegls, tāds augļains. Jā, Augļi jūtās. Nu, ko tad pēc pils apskats esam atgriezušies atpakaļ viesnīcas numuriņā un ēdīsim pusdienas. Paēdīsim pusdienas, pabarosim bērnu, padzersim kafiju un tad atkal dosimies uz pilsētu. Kas mums ir sieva šodien pusdienās? Praktiski nekas. Nē, šis un tas. Mums ir salātiņi, kas mums ir supermarketā nopērkami. Tur izskatās Cēzara salātiņi, bureciņš, lasītis, maizīti būs mums. Nezinu, kā viņam liekas, kas līdzīgs kaut kas kremšnitei. Kūciņš. Jā, un tāda kūciņa... Krema rezina. Rezina! Rezina, cik maksā? Šitan viņa 2,70 maksā. 2,70. 2,70 tāda pat kūciņa augšā pilī maksāja uz pusi mazāk, bet maksāja 6,50. Nu, bet tur bija pils. Nu, jā. Tā kā, ņemāsim. Tikko izmantoju to brīdi, kad nelīst lietus. Un vismaz bija šī kādu kadru no drona, ko es ļoti gribēju. Gribēju to salu, pafilmēt to pili. Pilī īstenībā nedrīkst filmēt, tur bija aizliegums droniem, bet, protams, tu aizēji citā vietā un mierīgi vari filmēt. Jā, vismaz tā, kamēr nelija lietus, vismaz es bija šī kaut kādu kadru dabūju priekš sevis un priekš jums, protams.
Tātad pēc pusdienām, ko mēs paēdām viesnīcas Nubriņā, izgājām pārēties. Jau, protams, ir satumsis, pulkstens ir 5:30. Pa Bledas pilsētiņu, gar piekrasti, ārā silti, forši. No tā, un, protams, vakariņas. Tā redzam, ja, lūk, ar šitādām te laiviņām vizine pa Bledas ezeru. Tikko pat tagad naktī viena tūra beidzās, cilvēkiem arī pa nakti peldēja. Pati pils ir augšā, pili, tur kaut ko var redzēt, bet, tas ir arī viss, ko tur var redzēt. Tad no promenādes uznācām bišķiņa augstāk, te tāda iepirkumu kafejnīcu un bāru ieliņa. Protams, tirgojās arī visādi suvenīri, dažādi veikaliņi. Piemēram, Ziemassvētkiem gatavs veikals ir kafejnīcas. Tepat arī taizemiešu masāžu var uztaisīt. Jā, sieva iegāja vienā no veikaliņiem, viņa saka, vajag apskatīties. Es zinu, kā tas ir apskatīties. Es zinu, pēc tam tik maciņš atveries un viss ir kārtībā. Mēs mierīgi ārā rekura lāčuku spēlējam akordionu. Vai ne lāčuku? Jā. Es un lāčuks ārā mierīgi. Nevienam netraucējam. Jā. Lāčuk klusāk savu akordionu. Tātad, ko mēs esam ieradušies vakariņās. Šodien vakariņas būs Central restorānā. Es teiktu, vairāk kā krodziņš. Viņš ir nevis kā restorāns izskatās, bet viņš skaitās kā restorāns. Tepat Bledas centrā izskatās apmeklēts. Ir arī ārā galdiņi, kur var sēdēt. Ir arī iekšā. Mēs sēžam iekšā, jo, kā zinām, visi ārā pīpē. Jā, tāpēc mēs parasti sēžam iekšā. Tā, lūk, šādi viņš saucās, Centrāla restorāna Bled. Un cenas mēs paņēmām Svinicke ribice vienu. Jā, tas maksā 19 eiro. Principā viņš ir uz vienu personu, bet mēs ēdīsim divatā. Un paņēmām Cēzara salātus. Tā, Cēzara salāti, jā, šos te Cēzara salātus 15 eiro arī uz diviem ēdīsim. Un, protams, bezalkoholiskais dzēriens. Kas maksā tikpat cik alus? Jā, ideāli, jā. Un alus glāza vietējā. Tātad ieradās mums cūkas filejā ar biespiena pelmeņiem. Tā, jā. Un sēņu mērcīte. Porcijas diezgan liela, es teikšu. Priekš viena cilvēka ir normāli. Tā 3 gaļas gabaliņi ir ok. Jā, un Cēzara salāte. Diezgan liela porcijas, tā teikšu. Diezgan paliela. Labrīt, ja visiem. Ko mums kā jau katru rītu, tad, kad mēs dodamies prom no viesnīcas, mums notiek šitāda kārtošanās, jā. Notiek vismaz minūtes 15, mēs liekam mantas iekšā, liekam tādī mašīnās stūmjam. Šoreiz vietas vairāk palicis, tu kaut ko esi izmetis ārā? Nē, zini, kāds secinājums ir? Es sapratu to, ka mēs esam iemācījušies ātrāk salikt visu iekšā. Tā tad ir jāceļo vismaz mēnesis, jo tad mēneša beigās jau būs vispār perfekti. Jā, bet vispār šodien sākas ceļojuma tāda, teiksim, es teikšu tā neinteresantākā daļa. Mēs braucam mājās. Jā. No Bledas ezera Slovenijā mēs šodien dodamies mājās. Cik piegājienos mēs aizbrauksim, cik naktis mēs gulēsim, es pagaidām nezinu. To mēs redzēsim, jā, bet, ja būs kaut kas interesants pa ceļam, noteikti parādīsim un arī parādīsim, kur mēs nakšņosim. Noteikti. Tā. Un jā. Pensions Berķi mums uzdāvināja nelielu dāvaniņu. Tas rādi. Izrakstoties. Man jau patīk šāds visādi figņičkas. Figņičkas sīkumiņi, jā? Visādi nodrīgas lietiņas.
Nu, pa piemiņu paliks un gribēsies atgriezties. Korķuviļas kā reiz. Forši šitādas lietiņas, visas ir foršas, saliekamais nazīts, korķuviļas, nodrīgi. Galvenais, lai viņš vienmēr ir līdzi. Lai nav tā, ka tev jātais vīna pudela vaļā. Man šī mājās taču palika. Mugursomā mājā. Jā, nu, mēs esam visi sakrāmējuši, viss ir paņemts, viss ir smuki. Bērns ir tur, kur viņam ir jābūt. Visi, braucam. Nevarēju neapstāties un parādīt šito skaistumu. Liekas, rudens kā rudens, bet tie mākoņi ar tiem kalniem, kā viņi iet kopā. Tā, tad esam piebraukuši pie kaut kādiem, kā es saku, paboriem. Tur, kur jāmaksā nauda par ceļu, par tuneli, par vēl kaut ko. Tātad šis, es zināju, ka ir tāds tunelis maksas, viņam arī var pirkt internetā. Tad šim tunelim arī var pirkt internetā, veikt apmaksu, teiksim tā. Vai arī, kā redzat, būdiņās apmaksāt. Bet Austrijai mēs esam nopirkuši arī vienas dienas vinieti jau, jo tas ir nepieciešams uz pārējiem Austrijas ceļiem. Tā kā atceramies par vinietēm un nekrājam sodus. Tad braucam pa tuneli. 700-600 garums viņam ir, cik es paspēju ieraudzīt. Pirmo reizi brauksim pa tik garu tuneli. 7 kilometri, iespaidīgi. 7 kilometri, 800 metri. Iespaidīgi. Tātad šis ir Helovīnos. Karavankas tunelis 7864 metri savieno Sloveniju un Austriju. Šķērso Alpu Karavankas kalnu. Tā kaut kā. Jā, esam piestājuši šobrīd. Pirmā pieturvieta mums ir starp Gracu un Vīni. Esam piestājuši bišķiņ izkustināt kājas, izkustināt bebi un paēst ēdam mēs šobrīd maķītī. Maķītis mums komplektiņš izmaksā 6 eiro vienam, jā, komplekts ar kola, burgers. Dubultais vistas burgers izskatās maziņš, godīgi pateikšu, un friškas. Friškas izskatās tīri normāli. Jā, mums likās, ka būs bišķi dārgāk Austrijā, bet nē, nav tik rākie, ir ok. Labs vakars, jā. Pulkstenis ir apmēram 8 vakarā. Mēs esam ieradušies Katovice viesnīcā Senators jau otro reizi. Jā. Pirmo reizi mēs te bijām, tad, kad braucām no Itālijas. Jā, tūlīt ejam numuriņu apskatīties, bet es domāju, principā tāds pats numuriņš, kā bija pagājušreiz. Mums vēl tik daudz sobu, šūpo riktīgi. Tad numuriņa apskats mums. Ja uzreiz ir pakarami liels skapis, tukšs, pārbaudīju, jo mēs jau mantas sanesām. Jā, kur mūsu mantiņas jau stāv, darba galds ar tādām 2 lampām un spoguli pa vidu, maziņš televizors. Tad ir šāds galds ar 2 krēsliem un guļamā zona. Guļamā zona, 2 sastumtas gultas kopā. Un mums tur ir balkons, man liekas. Jā, tur ir balkons, lai parādīšu uzreiz balkonu. Te ir balkons un ārā mēs varam redzēt savu mašīnu. Braukā tramvaji, lai viņi braukā. Jā, ejam tālāk un mums paliek vēl vannas istaba. Vannas istaba. Šeit gaisma, jā, ideāli. Normāli balta, tīra vannas istaba. Ziepes, fēns, spogulis, dušas želē un duša, protams. Viss smuks, tīrs, balts. Un tagad gan es vēl aizdošos pēc atlikušajām mantām, kas ir mašīnā, ko mēs nesam augšā, bērnu gultiņu nesam augšā, jo šeit viņas nav. Tīsti nezinu ar to gultiņu, kā tur. Neatceramies. Man liekas, ka prasību apstiprināja, bet laikam
Man likās, ka prasību apstiprināja par bērnu gultiņu, bet es tagad nevaru, Bookingā neredzu to īsti, tā kā varbūt tās arī nebija. Jā, nu, bet viss kārtībā. Mums Nē, pašiem mums savu labi, ka gultiņa mums ir ir, mums sava, tikai jā. jāuznes augšā. Viss, jā. Un iesim izmantot viesnīcas restorānu. Visi dzirdat? Mēs šovakar esam ieradušies vakariņās uz viesnīcas restorānu. Un restorānā knapi vietu dabūjām. Knapi dabūjām vietu, viss pilns aizņemts. Nu, beidz ieroties. Dzirdat kāds klusums? Nē, labi, es jokojos. Vieni paši mēs te esam. Pilnīgi vieni paši, neviena nav vispār. Nu, ir labi. Nu, tā, ka neviena, jā. Un gaidām savus ēdienus, pasūtījām. Tagad sēžam, gaidām. Visi Helovīnu šodien svin, jā. Tā mums Ceru, ka mums ir vārīs. pelmeņus mums vārīs. Mums jāskatā, ka nosaucējies lēdā. Jā, mums ir ieradies žureks, kur ēdīsim žureku, oļu. Pat pusoli iekšā, ideāli. Un ieradušies ir mūsu pelmeņi. Izstāstās skranzīšiem. Jā, skranzīši un zaļumi. Sīpolu lociņi. Tātad vakara noslēgumā visiem labu apetīti. Visiem, kas nēd un visi, kas ēd šobrīd. Labu apetīti. Tiekamies rītdien no rīta šai pašā vietā. Labrīt! Esam brokastīs, kā redzat, jā, tai pašā vietā, tai pašā viesnīcā, tai pašā pilsētā, tai pašā valstī. Tās pašas zemeslodes. Jā, esam brokastīs, ēdam brokastis. Un šodien mērojam ceļu līdz pat mājām. Es tā esmu izdomājis, visi šodien braucam līdz mājām. Nu, piestāsim Varšavā Autshanā izplānojām. Tur mēs bišķītiņi iepirksimies un tad gan brauksim līdz pat pašai Latvijai. Jā, ejam parādīšu, kas mums brokastīs ir. Tātad mums brokastīs ir ļoti daudz dārzeņu, sieri, gaļas, olas, biespiens, sausās brokastis. Tā, kas jums te ir? Cīsiņi, omlete, maize un pankūks, es redzu, jā, šitās gan vajadzēs nogaršot mums. Jā, un šādas te arī. Autshanu sagribējām, ja? Nē, man malači patīk poļi. Viņi ir tādā ziņā malači, viņi rūpējās par saviem iedzīvotājiem. Viss ir pareizi, viss ir forši. Visi veikali ir ciet. Visi veikali ir ciet. Šodien visu svēto dienu, attiecīgi viss atvērsies tikai pirmdien. Mums latviešiem tas nav ierasti, tāpēc mēs ik pa laikam aizmirstam, ka kaut kas viņiem nestrādā svētdienās un arī, redziet, svētku dienās. Malači, poļi, malači, atpūšaties, jūs esat to pelnījuši. Nu, un es tā nopietni to saku. Vienīgais mums ir tāda atkal baigais aplausiens.